19. martā. gada 19. marts Rīgā atnāk ar gripas uzliesmojumu. Avoti vēsta, ka 50% skolēnu neapmeklē slimības dēļ mācību iestādes, bet tas nevar atlikt vai apturēt to, kam jānotiek. Un ir citusi stunda, kad Mirdzai Kvantai jādodas uz slimnīcu, jo viņas pirmdzimtais vēlas ienākt šajā pasaulē. Piedzimst Kvantu pirmais bērns, un vecāki dod viņam daudz nozīmīgu vārdu Dzintars. Tobrīd neviens nezina, kā Latvijas slavenajiem cilvēkiem vienā gadā dzimušā puisēna dzīve izvērsīsies raiba un trauksmaina kā vējaina vasara, ka tajā būs gan nodevības un nežēlības melno toņu triepieni, gan nevaldāma dzīvesprieka dzirkstošo krāsu zaigojums. Savu dzīvi Dzintars sāk kā Rīgas puika. Viņš gan zina, ka vecāki un vecvecāki nāk no laukiem. Zina arī to, ka ērgļu pusē viņiem ir radi. Kāpēc visi tagad mājo Rīgā? Zēnam nav ne jausmas. Patiesību sakot, tas jau viņu arī galīgi neinteresē. Dzintars dzīvo savu bērnu dzīvi. Brīžiem ausīs nonāk kāds pieaugušo sarunas. Puika dzird, ka tēvam ķūdas fabrikā strādāt par šoferi, nu galīgi nepatīk. Ka viņš domā par atgriešanos laukos un kopā ar savu tēvu Pēteru, kas joprojām dzīvo Liepkalnē, varētu atkal vadāt kuļmašīnu apkārt pa Latviju un pelnīt ar labības kūšanu zemnieku laukos.